Nu, tā mēs dodamies uz kārtējo copi. Nu, bez depo ķeras, vai šī pat ir vispār ritīgā. Mums šoreiz neatbraukt uz vietu, jo nevar normāli piebraukt, tāpēc nākās ņemt instrumentus palīgā. Tātad, šodien sobēsim ezerā. Mērķis dzīves nav tikai viena. Tātad plāns vēlēšanās ir saķert brekšus, kā jau Latvijas tautas zivi, pēc vimbām uzreiz. Iespēja ir tikt pie zandarta pa nakti uz zivtiņu, pie zuša un arī pat pie samiņa. Esam Rīgas robežās, tā kā visiem vieta vai ezers ir zināms, vienkārši vieta nav tik vienkārši piebraucama, tāpēc iespējams tās zivis te ir nolīdušas. Tad pēdējā laikā klausos no cilvēkiem, ka baigi maz zivju un tā tālāk, pašiem arī īstenībā nav tāda mega spīdoša lomi. Pagaidām pagājuši nedēļa šeit bija kluba biedri, viņiem tīri labi sanāca saķert. Paskatīsimies, kā tas izdosies mums. Aiziet! Ja gribās makšķerēt visiem, tur, kur nav vietu, tad palīgā nāk šitāds aparāts. Un apens. Tad mēs kāpjam ūdenī un pļaujam vietu. Rāmšteins iet mizot niedres. Nu, parād sanāk? Parād to. Ko tu gribi redzēt? Redz, kā sanāk? Šitāds dzīvo. Ja nav vieta, tad pēc 20 minūtēm būs. Lūk tā. Es iešu krāmēt augšā savus šmotkus. Manas mīļās barībiņas šodien. Vaniļa. Protams, ka Big Breams. Un jau, man liekas, jums zināmie kaltētie mušu kāpuri. Gan rupjā veidā, gan smalkā veidā pievienosim. Likšu Big Breamu 2 pakas, vaniļu 1 paku. 3 kg, visai naktī uz vienu makšķeri, intensīvi strādājot, pietiks viennozīmīgi. Rulējam, jaucamies, maisamies, strādājam. Tā, es iepriekš atšauju šo makšķeri, tagad jāuztais jauna sistēmiņa, ko es gribēju jums parādīt. Tātad, pirmkārt, es noņēmu kaut kādus 4 metrus nost, līdz es uz aci redzu, kad aukliņa ir gluda un forša. Aukliņu šito te kabatā, nevis uz zemes. Tā, šito pagaidām nevajag. Tā, kas priekš sistēmas ir vajadzīgs? Fīdergumie 0,8. Tāda, es teiktu, elastīga. Tā, tad ko mēs darām? Un re, kur ir keramiskā bumbiņa. Keramiskā bumbiņa. Mēs viņu uzvaram uz gumijas. Uzvērām uz gumijas. Paņemam kaut kādus 15 cm pavelkam un sākam pīnīti, kā es jums to jau esmu rādījis miljonus gadu atpakaļ. Pinām pīnīti un redzat, pīnītē tā keramiskā bumbiņa palika iekšā pīnītē, rekur, Lūk, palika pīnītē. Tā, pinām tālāk. Pinām. Pīnīte ir
Nu, kad 10 centimetri, tu 10 centimetriem. Un šeit pīnīts galā sienam mezglu. Varam bumbiņu cauri. Op. Es mitrinu gumiju. Un smukiņu savalkam. Stīpri savalkam. Tā. Varētu piegriezīšu šķērītē vēl bišķiņ. Nu tā tad redzat. Un, nu, tuvu 20 centimetriem mums tā gumiņa būs. Kožam nost. Šķērīts vienkārši izskatās, kas aizmirs mašīnā, tāpēc es te zobiem. Tātad, jā, rekur, kur tā viena daļa, galā, te mēs stiprināsim pavadu. Es sienu mezglu vienkārši. Parastu mezgliņu. Mikro mezgliņš. Nokožam, un reku gatavu sistēmu. Perfekt. Tātad pīnīte un mono veidīga. Un tāda dubultā amortizācija sanāk. Viņu tāda tā kā te būs bišķi stingrāk. Te ieslēdzās, pieņemsim, kad jau tās ielas liela, pieņemsim, iet projām, tad ieslēdzās tā monogumija. Nākošais moments 95%, nu 5% atstāsim tai pīšanās, ja? 95% reāli nepinās. Reāli. Šobrīd es to uzskatu par viss efektīvāko sistēmu. Makšķerēju arī mačos ar tādu un arī ikdienas sopē. Nu, principā, kaut kādu gadu tikai ar šādu sistēmu makšķerēju. Un, kā jau ierasts, ar X-feederīšiem lielajām desām pa sardelēm, vai viņas nosauksim. Tātad ar lielajām X-feeder sardelēm, nu, uzburosim kārtīgi punktu. Atmērījis es esmu 46 apgriezienus, 95 cm polē laikam šajā, nu 45 metri. Lieliski. Starp rupju un vieglu gliemezīti esmu apstājies. Cerams, ka negriezīs manu foršo plāno aukliņu. Nu, klasika. Starts. Starta iebarošana tāda diezgan nopietna uztaisīsim. Nu, un gaidīsim, kad tas Brexits pienāks. Šoreiz, ko es iepriekšējā vidē jums stāstīju, tie rupjie, kaltātie baltie. Rekas viņas esīja mērcis, nepilnu stundu viņi man pastāvēja. Un viņiem ir tādi nedaudz mīksteni, nedaudz. Tātad, teiksim tā, lietojami uzturā. Tas būs viens no rupjiem daļiņām manā barībā. Un tūlīt parādīšu, ko te es esmu te savārījis. Kā jau es jums solīju, pastīsimies, ko mēs tam savārījuši. Ko es te esmu savārījis? Graudus. Šo mēs arī izmantosim kā rupjo sastāvdaļu. Bēram iekšā spainī. To parādīšu, cik smuki tas viss izskatīsies uz gruntītes. Iemaisam. Brexītim uz grunts tas izskatīsies šādi. Nu, uzminiet, ko viņš ēdīs. Protams, ka rupjās sastāvdaļas. Tā kā šodien liksim lietā vēl arī kaut ko tādu, kā pavārs slavenais. Nu, un, protams, programmā mums ir baltie, slieka, slīcināti baltie šodien arī ies lietā, tā, lai to zivtiņu, tas viss ir nepieciešams, lai viņu noturētu. Lai viņu pasauktu, pasaucās viņa uz barības smaržu, bet, lai viņa noturās punktā, šeit vēl blakus, redzat, 3 metri, moška ir 3 metri, te vēl blakus trešais kolēģis atbrauks. Niks tur nedaudz, niks nu 5 metri no manis, atkal mēs esam ļoti tuvu, top sportisti, nu tā tad atkal tādi mačiņi. Zivs paēdusi būs točna. Vai mēs viņu būsim saķēruši, to mēs redzēsim rīt no rīta. Nu ko, cik ir pulkstens jāpaskatās? Nu garu mošu var sākt baroties. Nu, bez 15,8. Jāsaliek uz galda vēl pēdējie sīkumi. Es domāju, ka varētu sākt rullēt. Tātad 8 vakarā. Ezers.
Vēlreiz atkārtošu mūsu plānu. Centīsimies pievilināt uz mūsu sagatavotajiem gardumiem breksi. Klīst baumas, ka šeit varot noķert arī virs 2 kg. Tāds standarta breksīts, kurš bijis ir pagājuši nedēļa, 300 kg un uz augšu. Forši, tīri forši brekši. Tāpēc cerams, ka mums arī izdosies viņus pievilināt, vai arī cerams, ka viņi nebūs aizgājuši projām. Kas mums ir ap vietu, kur mēs makšķerējam? Dziļums tepat netāli ir 6 metri. Nāk ārā līdz pat kaut kādi 2 metri. Un tad arī vēl ir tāds tā kā plauktiņš, kur ir ap 4 metri. Bet tas ir pārāk tālu un tur ir nenormāli asi gliemeži, nereāli makšķerēt. Tāpēc mēs esam nolikuši savu punktu, uz kurieni sauksim breksi. Ap 3 metri dziļums tikai, nav liels. Un netālu no kants. Tātad, jā, netālu no kants. Atradu tādu vietu, vismaz, kur jau 5. iebarošanas barotava nav nogriezta. Aukliņa, pamata aukla man ir Matrix 8 dzīslu 012, tiešām plāna. Bet attiecīgi redzat 45 metri. Skatieties, ar kādu vieglumu es to izdaru. Ar kādu vieglumu man viņa lido lielā sardele. Redzat, skatieties? Stabili klipsī, 45 metri tas bija. Likās, ka pludiņu mēs pametām, vai ne? Manuprāt. Pagaidām 20 sekundes. Gribās visu laiku rokas sniedzās, iedot vēl. Bet citreiz tik daudz nemaz nevajag. Tāpēc šobrīd es ielicis tikai iekšā graudaugus, kaņepīti, prosu, tos baltos žāvētos, tā kā izmērcētus tos žāvētos baltos. Un principā viss. Plānoju iebarot 15 barotavas, 6 laikam jau esmu iemetis. Kājas ūdenī nepaņēmu zābakus. Bet tas nekas. Ārā vasara. Gan jau nenoķersim iestas. No lauku un fantastika, 45 metri. Lūk, un skatīsimies, jā, tagad uzspiedīsim nedaudz uz graudiņiem barībiņu. Startā laikam, ka iegriezīsim, ko tu mēs iegriezīsim startā. Es pat nezinu, vai kaut ko startā griezīsim. Īstenībā man šodien plāns ir tāds. Visu to, ko es nosaucu, sabarošu. Sākšu makšķerēt. Skatīšos, kas notiek. Ja nekas nenotiks, tad kaut ko sākšu griezt iekšā. Vai tie būs tīri baltie, vai tīri slieciņi, vai kopā. Nezinu, es vēl izdomāšu. Kā saka, как на душу ляжет. Nezinu pat kā, lai latvijas pasaka. Barotavu jāmēģina izkratīt, tā kā tā ar pirmo tādu asu rāvienu. Un tā kā ideālā gadījumā tā kā viens un otrs rāviens, un tad, lai viss paliek punktā. Bet tāpatās nekad viss tur 20 centimetros nepaliek. Tā barībiņa tā kā nogrim šeit, kad mēs skalojam, viņa jau tā izskalojās un veidojās tāds tā kā barības ceļš uz krasta pusi. Es domāju, ka 1,2 m garumā, 1,5–2 stabili. Un tāpēc arī citreiz strādā, kā saka, tas uzģigošana.
Pavelkam, jo tur jau tā barība tāda strīpa ir. Tā kā to arī varat viennozīmīgi likt aiz auss, kad var pavilkt pa pusmetram, pat pa metru pavilkt, jo tā zivtiņu jau nelaižās lejā kā helikopters, ja? Vertikāli. Viņi jau nāk no sāniem, no priekšas, no malām un tā tālāk. Un viennozīmīgi atrodas kaut kādos tur 10 metru radiusā. Tāpēc arī mačos to zivi var novilkt no konkurenta, jo viņa jau neatrodas kilometru attālumā. Viņa atrodas turpat tajos 10 metros. Un reku mums ieradās Slavičoks, galvenais pamošņiks. Nu, palika vēl 5 barotaviņas, daburosim. Sāksim ar 0,15 pavadiņu, tikai daļ tā, ka ir gliemeži. Tāda, pirmo reizi aizķērās barotavais kaut kā. Sāksim ar 0,15 pavadiņu. Centimetri 70, klasisks izmērs. Nu, un tad, kā jau teicu, skatīsimies tālāk, kas mums notiksies. Vai nenotiksies. Vai mēģināsim darīt tā, lai notiekās. Pavadi ir virsū. 15 reizes ir iemestas. Uzbarošanas nolūkos. Liksim startā 3 baltos. Klasisko buķerbrodu. 3 baltos. Un 2 gabaliņas sliekas. Nekas īpašs, nekas slepens. Nu, kā sakas bogam. Piecelšos kājās, jo aizmugurē stāvs krasts. Aizķeršu Slaviku. Paldies Dievam, neaizķēru Slaviku. Un viss, nu ko, pirmais mētiens ir uztaisīts. Cikos? Tieši 8:05 vakarā. Plāns sēdēt līdz kādiem 5-6 rītā. Skatīsimies, ko mums nesīs šīs 10 stundas. Baudu kaifu točno. Šādā foršā kompānijā rekur atbrauca mūsu Večslavs Stroganovs. Viņš arī svolaču saķēra pagājušajā nedēļā, ko es jums stāstīju pirms tam. Forši bija, jā, viņš noķēra kāds 11 tos brekšu, vēl kādi 11 norāvās, jo, kā jau teicu, te tādas visādas izejas no bedrēm, viss ir ļoti lielā gliemezī. Iespējams, kā arī es vilku to sviniņu, viņš tā kā vilkās pa vieglu, maigu grunti, tā kā, kurus es palicis ap pavada jau ta nogrimst. Es teiktu, kad 80 cm uzliku. Pavada jau nogrimst, kā viņa nogrimst. Varbūt ceļot ārā man tās pavads griezīs, jo tiešām tur ļoti daudz to gliemeži ir. Cerams, ka tāpēc arī tas, nevis cerams, bet tāpēc arī visdrīzāk tas breks te kruķījās. Vai viņš ir šodien, nezinu, dīperi nemetām. Kaut arī man starp citu dīperis līdz, ja nebūs ko darīt. Nu jā, man pat arī, man liekas, ka makšķeris attaisīt. Nē, makšķeri palika mašīnā. Varētu arī varbūt dīperi iemest. Jā, ja gadījumā nebūs tā, ka baigi aktīvi tāds op, kas noteikti arī nebūs, jo pat mazās zivtiņas nav uz punkta. Viss, kā iekrita tā arī, kamēr mēs te runājam, nav pat pieskārien bijis. Tas nozīmē, ka mazo zivtiņu nav. Interesi pēc pamētāsim arī dīperi, paskatīsimies, kas te ir vispār. Ko mēs tagad darīsim? Tas tāds īstenībā normāls iesakojums tā darīt, normāls starts, kad sāk makšķerēt. Tātad, jā, tās 10 līdz 20, es teiktu, iebarošanas barotavas. Un tad, ilgāk pa kādām pirmo stundu, ilgāk pa, 5 minūtēm stabili nevajadzētu turēt iekšā. Es atkal uzliku, kā jau arī es jums rādu pēdējos raidījumos, tātad ar šo sardeli barojām. Un reku makšķerējas ar 2 rūtiņas mazāku barot, nosacītu mazāku no sardeles. Viņa tāpat ir ļoti liela, ja? Un es ar viņu baroju tādā nolūkā, nevis baroju, bet turpinu tagad makšķerēt pēc iebarošanas, tādā nolūkā, lai man tagad tas barības punkts aug, lai tai zivī pirmkārt ir, kur pienākt. Otrakārt, kad viņa pienāks, tad ir tas, ko es jums teicu,
kas ir tās rupjās sastāvdaļas, ko tur es esmu salicis iekšā, tie graudi. Ja? Tātad, lai tie graudi tur pēc iespējas ir tādā loģiskā daudzumā, lai tai ziltiņai ir jēga tur atrasties un ņemties. Jo mēs te esam ok, copa sporta groundbites pirmais sastāvs, 75% salasījies. Un tā mēs te, mēs jau kā sportisti, mums jau tāda prosta cope. Mums prosta cope var sanākt tikai bez makšķerēm. Ja mums ir makšķeres, pirmā cope starp citu pirmajā metienā, bet tas, jā, sīkulīts kaut kāds starp tirina jau. Mums jau tas azarts asinīs ir iekšā, tāpēc, ja kādam, jā, kaut kas tur rausta, iespējams jau ir galā. Es tādu lielu diezgan āķi uzliku, es uzliku 8. numuru āķi, bet nu jau 3 vai 4 reizes uzšūpināju, iespējams, ka viņš jau ir galā tur sēž. Un tas azarts mums tāds, ka, ja kāds kaut ko pieņemsim sāks ķert labāk, tad tu pats tā kā sāks censties tā, lai to zivi novilktu, tu ķertu, un tad tā, mēs te forši azartiski draugu lokā makšķerējam. Labi, vilksim ārā, skatīsimies, kas tur bija un nebija. Būs ok? Biskvits un vaniļa, man ir Big Brims un vaniļa. Haha, Big Brims ir tāds ar citrusu, tāpēc es domāju. Nē, Big Brims ir rieksts. Bet kā citrus vēl bija man kaut kāds. Slieciņa ir nograusta. Baltie nav aiztikti vispār. Ko mēs darīsim? Protams, ka liksim slieku virsū. Uzliksim 4 pusītes. Uz pusēm pārknieptas slieciņas. Slāvik. Eju malā. Redz, mēs esam tik cieši sasēdušies, ka ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai neaizķertu partnerus. Tā, ja tur bija sīkais pirmajā copēs. Wow, kāds par baigo copu trako. Kungi un dāmas, kaut kas jau ir galā. Norāvās. Bet kā tik tas nebija breksēns, ar ļoti labu copu. Ļoti labu. Labi, ka pavada virsū vēl. Bukņīja labi. Copa es teiktu, ka varbūt, ka bija pat breksēns. Redzēt, ja kā ātri nolasījām to momentu, ka ņēmu uz slieciņu. Uzlikām momentāli slieku pliku, jo balto viņš negribēja. Un super, uzreiz momentāli copu. Ziltiņā bija kā 300 gramu noteikti viņai bija. Pirmā ziltiņa nav 400-500 breksis, bet asarīts. Nikam arī jau bija plicīts tāds 250 gramu. Tā kā ziltiņas ir, tas nozīmē, ka ir aktīvi jābaro, jo mazās ziltiņas noēdīs to, ko mēs tur esam sametuši. Nav jau tik daudz nekas iemests. Šodienas otrā rubrika būs zandartu cope. Lai noķertu zandartu, ir nepieciešams no sākuma saķert mailītes. To mēs arī šobrīd nodarbosimies, kamēr fīderis klusē. Tos 2 asarīšus, kaut kāds plicīšus mēs neskaitīsim, ka mēs esam noķēri. Tātad fīderīts pagaidām klusē. Tas nav slikti, ka nav mazo ziltiņu ļoti daudz, jo uz mailīšu makšķeri bišku jautrāk nekā uz fīderi, redz kā? Moš turpinās, ja tā visi copi. Jā, līdz viņš ķersies, ne? Jā, tātad pabeidzot domu, jo mazāk mazo ziltiņu, tā kā vispār areālā, kurā makšķerēja, jo lielāka iespēja, kad lielo zivu ir vairāk, vai nu plēsēju, vai lielo brekšu šī gadījumā. Tā kā tas nav slikti.
Nu, un feederī vienmēr vajag laiku. Vajag laiku, lai tā zivtiņa atpeldētu. Nik, Op. pārstāja ķert, savādāk neizcelsim saduku. Jā, šodien īstenībā ļoti interesanti ķerās asarīši. Asarīši, tā, iemetiens sapinās kaut kas man te. Sapiņķerējās, kā bērnībā klausieties, sapiņķerējās. Tā nopūta. Bet bērnībā mums daudz piņķējās, tāpēc mēs esam profesionāļi atpiņķēšanā. Es bērnībā nekad nekodu neplēsu, nu, vairāk tas bija saistīts ar to, kad maz āķu bija un tā tālāk, bet vienmēr bija azarts atpiņķerēt. Redzat? Man izdevās. Izdevās arī šoreiz atpiņķēt. Labi, uzliksim šitā. Jā, tātad atgriežoties pie mailīšu tēmas, mēs mēģināsim šodien arī noķert zandartu, zuti, samu. Uz mailīti es esmu noķēris, garām. Uz mailītes es noķēris pilnīgi visu, ko es jums nosaucu. Tā kā iespējams arī tāda piezveja būs forša no rīta. Kā tā copa būs, skatīsimies, tā jau ir copa, ziņiet. Tas jau nav tā kā atvēra kompjūtera spēli. Nu, un davai, visi skaidrs. Tas jau arī vilina, tas azarts, tas nezināmais. Apčakarēt to zivtiņu un tā tālāk. Tagad tā. Jādara, viss ir tā kā ir jādara, tātad pareizi. Ja viss tiek darīts pareizi, tad pārsvarā jau arī tā zivtiņa atpeld, nu, pie viena nosacījuma, ka viņa ir, ka viņa reāli šeit ir. Opā, kas par smuku mailīti. Nu, rītīgi azartiski, tā kā reāli bērnībā. Vai forši, vai ne? Tādu mazu zivtiņu paņem tāda liela zivtiņa. Tā tas dzīvē ir iekārtots. Jebkurā sfērā. Pirmā zivtiņa, ko var parādīt arī kamerai. Jep, pusstunda copas. Un Nikam ir pirmā zivtiņa, 700 gramu būs. Super. Niks sēž tuvāk tā kā līcītim, tādā vispār seklai vietai. Nu ko, pirmā stundiņa ir cauri. Nikam ir viens tāds 700-800 gramīgs breksīts. Man tikko bija ļoti laba cope, bet pie copes pilnīgi viņš norāvās. Ir pozitīvi tas, ka zivis ir, jau pirmajā stundā ir pienākušas. Zivis pareizās, breksīši, mazo zivju maz, bet toties mailītes ļoti daudz ir. Kamēr es tur uz fīderi. Kamēr es uz fīderi gaidu lielo zivi. Apā! Garām. Es ķēru zandartam mailītes. Forši, ka tā var. Man pēdējā laikā patīk, kad var fīderēt un vēl tā kā papildus zandarta zuti iemest. Tāds tā kā, nu, delikatesīgāks nosauksim viņus tā. Nevis breksis parastais, kā saka, bet delikatesīgākas zivtiņas vēl bonusā var paķert. Nu, tā kā bonusā, tieši tā arī viņas varētu nosaukt. Nu, forši. Arī baigi interesanti ar tām mailītēm. Šī ir Slavika makšķere. Ar manējo makšķeri es nebūtu tik viņas fēniti ķēris, jo viņas ir reāli tālāk no krasta. Man ir vienkārši fīders pārtaisīts, nu, vecais tur fīders ar aplaustu spicīti. Bez spoles. Bez spoles, jā, un es viņam vienkārši galā piesēju, nu, sistēmiņu, jā, pludiņu, āķīt vispārēju, un tik, cik var iemest, tik var iemest ar, jākal garām, 3,90 fīderīti. Tā kā nemazām nevarētu saķert mailītes tā, kā gribētos. Bet rekur, labi, ka Slaviks zināja, ka šajā vietā tā ir, tā mailīte ir bišķi tālāk. Tā kā, un okol goram tāds skaists copis, redzat, nemazām tik viegli nav. Bet es jums, akal čakarē fīderīti. Un ļoti interesanti tas fīderi. Tur, kur Niks sēž, tur ir tā kā nāk no līča ārā. Un ir bedrīte netālu no Nika. Mums jau ir
izeja uz seklumu, un mēs ar Slaviku esam noķēruši kaut kāds 11 asarus. Man interesanti, ka ķerās tā kā asari tik daudz, tad viņi tur ir ļoti, ļoti daudz. Būtu interesanti viņus ar spinningu paķert. Redzēja, kaut kas nolaids tālumā smuks. Tā kā tā, bet pozitīvais moments ir tāds, ka pirmajā stundā jau ir daži breksēni. Tās ir pirmās zīmes, ka varētu viss būt kārtībā. Jebkurā gadījumā tagad šajā laikā tāds rīta posms, tie pulkstens 3 līdz 7 no rīta, tas ir tāds kvalitatīvākais laiks priekš brekša. Re, kā kaut copē kaut kas, bet visdrīzāk, ka tur ir asarīts galā. Mēs jau viņu esam jau atkoduši, jau viņš tā nemanot to garo pavadu ierītos liek un tā ik pa brīdim pašūpina. Bet pirms tam bija baigā copa, tāda, ka pilnīgi makšķeri palicās, atmeta. Tas ir saistīts ar to, ka dziļums nav baigi liels. Un uzreizām, kā viņa dod tai pītai auklā, tad uzreizām sitiens ir pa kāta. Var mierīgi. Sacepjam, ja? Smukulits. Nā. Šitāds breksis trāpījās. Labs, ap kilīti. Oi, kas skaists. Labi paņēma motilīti. Jā. Smuki. Pamazām kaut kas sāk notikties. Pamazām sāk. Nākot, vienu niks noķēra. Slavikam tāds ap kilogramu, tad nākošais pusotrnieks manējais. Es uzliku motilīti, man ar uzreiz cop. Tikai nedaudz mazāks pa kilogramu. Bet jā, slieciņu nē. Pasauks viņš. Slieciņu neņēma. Balto neņēma. Jāuzliek 6 slīcināti baltie. Smuku tādu lielu esmu. Pamēģināsim, paskatīsimies. Tas esmas jāmaina, jau redz, kā Slavikam stāvēja uz slieku, vai arī tā kā mēs te visi tā kā slieku likām 2, 3, lai tie asarīši tā kā neņemt nebija. Nomainīja motilīti, čiks uzreiz bija. Tas ir ļoti svarīgi. Man pa to laiku ir maile. Cope atpūta, kā tāda, paskatieties, kā es te ņemos. Kāda atpūta. Uz vienu kātu, uz otru kātu. Reku turā kaut copē uz tiem 6 baltajiem jau. Slavikam copē, aiziet, starts. Ezers ir iedevis startu mums. Piere sviedros, sasvīdos. Ņemoties. Man tev reku, kas tas ir? Opā! Kas tur ir? Kaut kas jocīgs. Ko viņš tā neraustās? Man standarts. Nē, ir normāli zivs. Piecirtu vispār apstājās. Vispār nav kā līķis jau. Nē, viņš tu... Paskaties. Tā man tā gumija nomartizē. Saprata, ka kaut kas nav, ja? Redzējāt? Es jums stāstīju tikko. Motilīts bija plicis, sliekas nebija nekā. Kas te mums ir? Pirmais puņķu tapa. Lielīties nav ko, bet lūpas biezas. Sūtam papeldēties 4-metrīgajā sadokā un liekam akal virsū slīcināts baltos. Tagad es pamēģināšu slīcināts baltos kopā ar motilīti. Varbūt tas kaut ko mainīs. Ēsma nav no mazajām, jo zivtiņas jau mēs ar lielās gribam. Redzat, kas man baro te viņā. Tā, motilīti nedaudz pieliku.
graudiņi un garšīgā paša ražotā barīviņa. Aiziet, sūtam pēc nākošā. Copīt skaista, brekšķi copīt, tādu perfekti, vienkārši perfekti. Aha, eku laivotā ieraudzīja, ka mēs te, laivotā ieraudzīja, ka viņi nav vienīgie uz upes. Nobīdīja kursā. Kas te ir? Akal sapinās. Ko rauja, Kā tu domā, kas tur ir? Plīcis iznīcā. Jā, mēs jau esam tik pieredzējuši veči, ka mēs zinām, kas mums tur copē. Jo, kā viņš tur ārdās. Jā. Maziņš vispār uz tādu mega lielu esmu. Ko tie tagad tur darīs? Viņam ir zivs galā. Jā, re, kur večiem no laivas zandarts ir, ja? Jā. Nē, līdaciņa. Kas mums ir? Tinī! Breksīts tas ir mazliet, nevis plicīts. Mērķis zivs. Tieši tā. Nē, mēs tagad tā. Nikam pirms tam bija 600 grami. Šo pēc lielā divnieka, lai iet. Vai pat 800 kaut kādu. Slavikam tagad kāds kilogramīgs apmēram. Tad tagad, kurš noķers lielāku, mēs sacenšamies. Pāris stundiņas jau makšķerējam. Precīzāk 2,5. Cik mums ir kaut kādi 6 breksāni jau uz doto brīdi. Lielākais ir kaut kur kilo ar kapeikām. Tagad ir 10:11. Ieejam tumšā laika fāzē. Skatīsimies, ko mums nesīs plēsīgo zivju makšķeris. Pastīsimies, kā mums ies uz fīderiem. Šobrīd ir tā, ka uz doto brīdi barības punkts nav nolasāms vispār. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka grimstot sīkie norausta, bieži vien, nevienmēr, bet bieži vien. Tā, kad esmu nogrimst, arī kā copes nav. Es aizcemerēju ļoti lielu zivi, breksis tas bija visdrīzāk. Tās lāps riktīgi stāvēja, norāvās. Slaviču, komentē. Trāpījās pirmais zandarts. Jā, bet neliels. Visticamāk zemmēra, bet krastā redzēs, kāds viņš būs. Un kā reiz uz 11. perfekti. Jā, tā kā pēc laika. Kā parasti viņš jau šito laiku. Nē, smukam jau. Nē, zemmēra. Jā, tomēr maziņš. Jā, bet smuki lūpiņā, super. Redzēji? Jā, bet kā viņš ņēma. Jā, skaisti. Izdosies palaist. Un re, kur viņš ir? Pirmais bonusiņš. Interesanti, jā. Lūpiņā, jā, tas ir labi. Jā. Jau zivtiņām bieži ierīja. Nē. Parādi, kā viņš smaida. Jā. Un? Līdz viņš peldēs. Skaisti. Labs. Ieejam tumsas režīmā. Redziet, man jau var lokators uz galvas. Tos labs pastiedies. Ko ierubīja. Un jau pirmie tumsas vēstneši. Vampīri jau ķerās. Kā zivtiņu mēs. Slaviks ķer uz dzīvu zivtiņu. Jā. Šeit ar viņam spūra augšā un ir mugurkauls. Ja mēs ieduram mugurkaulā, tad mēs nogalinam viņu. Viņa nekustēsies. Tad jādur starp mugurkaulu un augšējo spuru. Tādā veidā viņa kustēs. Jā, bet jāmet ļoti uzmanīgi. Un rekur varam parādīt, kā viņa kustās ūdenī. Gan arī var redzēt. Es iezlaišu gaismu. Kā viņu pievilina? Tā viņa uz grunts, uz garas pavadas kustās. Un zandarts ņem. Super. Davai, met iekšā. Jā. Jā, vēl par metienu. Līganu. Līganu, tieši tā. Ļoti maigi. Hop. Ir. Un netālu. 30 metri.
Un ir Super, labs. tieši tā. Un ar feederī to var izdarīt, nevis ar mietiem, ne? Tieši tā. Jā. Ļoti ērti, nav jākarina nekāds zvaniņš. Iemetam un skatāmies. Nu, copīt Katrīna perfekti sāk bija copēt, redzami, jā. perfekti. Jā, ļoti labi. Nu, super. Nu, davai. Un kāds te mums ir? Kuksu peld. Breksītis. Tandēm. Tišuņi. Šitāds priekšpuika. Ir. Muki. Smuki, ļoti smuki. Ne tik stipri, bet pretojās bišku. Tāpēc viņš jau nomira. Izskatās, ka uz sāna velk. Karūsa būs. Smuks beksi būs. Opā. Iesēdās. Bet tev jau bija, reku man akačā pasties, ko skaisti. Nav liels. Nu kā. Smuks beksīs, gram 800. Jā. Jau man atsopēja. Labi sopēja. Iespējams, viņš tūlīt pienāca. Ko? Pusnakts stundā. Kas mums te ir? Foršs spožais no Gaujas. Vakardien. Un skaisti copa. Un ir. Tur redzējies, kā viņš zem kameras gribēja. Nekas baigi lielais nav, bet ir. Kārtējais breksīts. Cerams. Čīks. Opā, iebuksēja pie krasta, iebukņī. Nu. Neliels, bet puņķainās, jā. Redzēji, kā viņš? Hopā. Uzglabājumā. Tā. Manuprāt, svarīgāk ir atgriezties pie tā, ko mēs ēdām. Jā, tātad, ko mēs garšīgu ēdām? Gaujas lasis. Vakardien es izdomāju, ka es gribu kaut ko garšīgu zivi. Nu, copēt tā kā es nebiju. Bija jāizvelk no saldētā uz spožais. Un rekur smuki folijā mēs viņu uzcepām. Un tagad ar draugiem forši uzēdam. Kamēr breksītim ir tāda maziņa pauzīte. Jo saķēruši mēs īstenībā esam diezgan jau. Zandarts, Zutis, Sams klusē, bet viņam vēl būs rīta. Cerams, ka rīta tāds startiņš. Breksīts ir nedaudz grūts. Negrib visu pēc kārtas. Riktīgi dodot iekšā arī neatsaucās. Tā kā varbūt viņam ir tāds nakts simperlīgums, bet cerēsim uz rīta efektu un skatīsimies, ko mums nesīs šīs dienas sopa tālāk. Poglądał na dziewczynę. Breksīts nāk krastā. Bronzas iekrā.
smokiņi. Tāpēc iesim uzfilmēsim Niku, kā viņam te vēl kā sārā kaut kas. Jā. Likās, ka smuks, ka pieciet. Kāds lietas? Varēja droši vien varēs parādīt. Uzrakstītam laikam. Ai, kā bukņi skaisti. Nu, ļoti skaisti bukņi. Smukiņš. 700. Jā. Pamēģinās pacelt. Noslīka. Nu, mums ir atkal kārtējais. Ja? Ai, smukiņš. Kārtējs rupucīts ir rokās. Nu, ko rīts ir sācies? Ļoti labi, kā jau es jums solīju. Ar diezgan labu aktivizāciju. Tā kā loms būs tīri labs. Zivtiņi ēd barībiņu. Ķerās šodien uz tādām 3-4 slieku gabaliņiem. Tā kā zivtiņai gribas uzēst. Reāli mēs visi 3 makšķerējam uz sliekām, tā kā ir atklāts, nu, maksimāli labākais ēsmas veids. Nu, un var baudīt skaistu zivju copi. Rekur tā mēs pārkniebjam uz pusītēm. Uzliekam tādu maziņu veselu. Un trešo. Nu, un kā jau mēs teicām, Nikam ir arī. Zivtiņi ķeras diezgan labi. Uz barībiņu viņa nostājusies ir labi. Tā kā visi darbiņi ir izdarīti pareizi. Zivs ir, tā teikt, nolikta. Nu, un tagad var baudīt darba augļus. Tas tad breksis, ja? Tur redzējies, ko? Aha. Wow. Ir jau var. Oi, skaisti. Nu. Šitā. Šitā mēs makšķerējam. Skaistas, smukas zivis. Vai ne? Super. Kas par skaistu breks. Тут sāks lēkāt. Jāliek iekšā sadakā. Sāniem iet. Ko viņš ņemās? Ko viņš ņemās? Lēpenēs. Nē. Wow! Tos ir breksis veči. Tu redzēji tos mutuļus? Pasties uz to zivi. Es redzu. Jau. Tur divnieks. Rosiņa.
Trīsreiz sapina. Trīsreiz sapinās. Wow! Nu ko? Dāmas un kungi. Paskatāties kāda. Skaista zivtiņa. Nu šī, nu diena ir skaista. Tūt lēkās. Ai, kā mēs viņu tā. Labs. Bomba. Nu ko? 7 no rīta paņēma pirmais skaistais, divnieks stabili būtu jābūt. Ļoti smuks breksons. Un es biju iemērcis slieciņas šajā traktorā. Jo uz punkta zivju ir diezgan daudz. Visu laiku ir tādi pastiepieni, uzaistiek vairākas copes, izvelc ārā, nekā nav aiztikts pat. Tās zivis tā kā grozās, bet reāli nerī. Nav tā, ka viņi ažiotāžiski rīta vai tam līdzīgi. Tā kā ir tāda, tāds cīniņš šurpa turpu, kurš kuru. Smukulis kārtīgs paņēma tomēr. Ito bija tā, kad viņš man vairākas reizes uzpumpēja. Un es domāju, ka, iespējams, ka tur kaut kas apgrausts vai kaut kas tāds, kāsma nav kārtībā. Un nolēma vilkt ārā. Un viņš tur gaidīja mani. Oi, smuka copa tikko atkal bija. Reāli, jā. Punktā notiek reāla kustība, zivis viņas īstenībā ja visu nakti grozījās ap to punktu un tam līdzīgi, bet nav tā, ka viņas baigi rītu. Laiks tāds interesants, mēs reāli sēdējām ziemas jakās pa nakti. Tā kā diezgan pavēsts ārā ir. Kas par bonusiem? Man bija viena ļoti laba cope nesen no rīta, bet zivtiņu norāvu es pat nepaspēju piecirst. Jā? Tātad tas uz zandarta makšķerējums Slaviks vienu zandartiņu noķēra. To jūs redzējāt jau iepriekš. Tā kā copa tīri interesanta, azartiska, zivis diezgan mēs saķērām, tā kā sesija diezgan izdevusies. I barībiņi nostrādāja, i dzīva ēsma nostrādāja, manā gadījumā arī visi tie mani triki, rupjās sastāvdaļas arī reāli nostrādāja uz tādu tā kā lielāka izmēra zivi, jo kolēģiem ir tāda līdz tā kā 1,2 kg apmēram, maksimums. Man ir nedaudz lielāka izmēra zivtiņas. Tagadā kaut kā. Mums ir kārtējais smukulīts, kurš liek sirdī pukstēt ātrāk un rociņām strādāt. Ai, pie krāsta, kā parasti iebukņi. Smuki saulītē spuriņi spīd. Mēs tā pa kaifu bez uzturamā tīkliņa nāk lainerīts krastā. Apā! Viņš vēl izdomāja uzrullēt. Nē, smuki! Kaut ko jau saķēruši būsim. Skaistas zivtiņas. Sagādā tiešām makšķernieka prieku. Ko lai saka, breksītim šodien patīk, redzat kādas sliekas? Trāks kumosiņš viņam patīk. Tā kā cilvēciņš ar kājām un rociņām. Bet reāli viņš baltos uzreizām nodolbīja sīkie. Motili, tieši tas pats, laikam 2 zivtiņas tik uz motili noķerts reāli, viss ķerās uz šito te sliekas cilvēciņu. Bet ķerās, super. Copīte tāda. Knapi, es domāju. Un mēs sarunājām beigt jau, ja? Un man viņš tā knapi tā tīv. Būtu jābūt skaistu vienmēr. Ja es viņu neesmu aizcemerējis kaut ko. Skaista. Wow, kā viņš iestumi. Uz finišu iestumi viņš.
Nu, tagad, zin kā, mēs sarunājām mājās un kā lai iet mājās. Bet nu gulēt jau nedaudz gribās ar. Ko viņš ir? Viņš ir atnācis un ēd man prosiņu tagad. Nav, pastieties. Kārtēji skaistulīts. Skaisti, nu, ļoti skaisti. Nu, tagad piekritīsiet, ka skaisti. Skaisti zivis. Nu, pagāja 45 sekundes, nākošais. Lainerīts. Grams ir kontiņā, nā? Nā, nerausties, smukiņi. Nā, forši. Forši, zinu, pazīties, kāda esmu. Normāli. Āķīts attāds, tīri sportiskais, to parādīšu jums. Tāds sportiskais āķīts tāds. Tā knapi no lūpas var dabūt ārā. Nu, šitās te. Manos netīrajos knaģos. Nu, forši. Brauciet makšķerēt vienmēr un visur. Veicām kārtējo pārmetienu. Un kā jau klasiski, bija pliči, tagad vienu momentu un no pličiem neminis. Iespējams, ka tas ir dēļ tā putna, bet no 3 metieni pēc kārtas, 10 metienos laikam man ir kaut kādi 6 brekši. No, šitie, ko jūs redzējāt, iespējams, ka tādi no mazākajiem eksemplāriņiem. No, tiešām super. Super tāds rīta iznāciens. Un vēl pie tām tā negaidīti uz to, ka bišķi uzsila. Pateikšu, cik ir pulkstens. Nu, bez 2:08. Cikos mēs sākām? Mēs arī kā reiz sākām. Vai uz 9 mēs sākām vakarā. Tā kā 11 stundas, bet nu loms būs tiešām skaists un labs. Un zivtiņas arī lielas smukas. Barība jau sāk beigties, jau lēnu garu. Uz māju pusi taisamies, bet no. Zivtiņi nelaiž mājās, viņi nelaiž mājās. Tieši nospied pociņu, tā kā pēc savu monologu un aiziet nākošais. Tas, kā es jums teicu, mazo nav. Un uzreizām bums! Ir tāds, kurš pie krasta apstādina makšķerīt. Nu, forši. Tas jau ir tas, jā, ko mēs gaidām, lai ķerās uz metienu. Mums tagad arī ķerās uz metienu. Reāli. Nu, un skaisti smuka izmēra zivis, kuras mēs pēc tam apsolamies palaidīsim vaļā, jo mēs ķerām priekam. No, smukulis. Izvēlēt teikt, ka ir bēbīts. Bet jebkurā gadījumā atkal nākošais smukulīts, no? Jo, reku, copē. Aiziet! Nu, tur ir pienācis vienkārši mana... ko viņš dara? Šis ir traks. Nu, rītīgi nostrādājis. Tad vienkārši no pličiem nemiņas nav. Kas tur bija vienu brīdi pienākuši. Wow, skaistulīts kārtējais. Nu, nāču smukiņi mēs tevi, hopā. Ēd barībiņu kā traks viņš mums. Rekur, wow, smuki. Ok, Cope Sport Groundbait Special Mix Big Bream. Bišķi savādākā veidā. Jau otrās pārstrādes. Bet, nu, Wow! Ding! My ding dong! Kārtējais ding dongs bija Cope. Jūs redzējāt tāda kārtīga, kad tik turies. Nu, minūti iespējams, ka pat nepagāja, bet šitais viņš visu ceļu pat nāk negribot. Nu, iespējams tāds dusmīgs, bet gribas jau domāt, ka sešinieks.
Kā viņš buknī smuki pie krasta. Mutuļojās. No. Puikas ir pienākušos svētku mīlesta galvu. Pastieties saulītē, kāds viņš bronzīgs ir. Vai, cik skaists. No, cik skaists viņš saulītē. Smukiņš breksīts kārtējs. Forši. Kā viņš dod. Kā viņš zvana. Mēs tādu baigo viltībiņu darām. Nikam punkts nosprāga. Un man punkts aizdegās vienkārši. Un Niks tagad makšķerē manā punktā ar mazu barotēju. Tā kā, lai tas breksis neko nenojaust. No. Viņš arī neko nenojauš. Kārtējs smukulīts. Ko lai jums labi pastāst? Uzdevums ir izpildīts. Galvenais uzdevums ir izpildīts. Tātad, kas ir galvenais makšķernieka feederista uzdevums? Pabarot zivtiņu? Labi, nē, tas nav galvenais. Galvenais ir viņu nolikt. Kā saka, mierā. Nolikt mierā pie sevis uz galda un tad baudīt feeder copu. Tas uzdevums ir izpildīts. Breksīši ir nolikti rindiņā, kā mēs citreiz mēdam teikt, kā sunīši pavadiņā. Un reāli viņi šobrīd var ļoti veiksmīgi ķert. Un atkal bija pieskāriens gar auklu. Un mēs noķērām kaut kādus apmēram 10 gabalus pēc kārtas, vienkārši ļoti ātrā tempā. Tādus smukus kilo ar kapējkām, tādus virs 10 gabaliem pēc kārtas vienkārši. Un tad tagad nedaudz tā kā jāsāk pagaidīt. Nu, viens no momentiem šī brīdī būtu jātur tas pats temps 2-3 minūtes un jādod tā kā vēl vairāk iekšā. No, rekur Nikam ir akal, bet laikam tāds mazāks. Un būtu jādod akal iekšā, jo viņš šobrīd tur intensīvi ēd, rī. Varbūt nedaudz viņš tā kā sabijās. Bet, nu, īstenībā ir jau paliels besīts pēc tās nakts, jā, mēs jau sēžam laikam 11 vai 12 stundu jau pēc kārtas. Un drīz jau arī taisīsimies, jo galvenais uzdevums ir izpildīts. Un es domāju, ka copa ir viennozīmīgi izdevusies. Skaisti pumpē, no skaisti viņš tur vazājās, slieciņu tā zelē noteikti. Vienkārši super. No, tik feini ir, tā kad viss izdodās. Super. Nu ko, ir 9 vakarā. Iedomājieties, cik es esmu piekusis, ka man liekas, ka ir 9 vakarā. 9 no rīta. Un tomēr, kā jau es iepriekš minēju, izdevās izpildīt to smago uzdevumu, kas makšķerniekam vienmēr vēlās, ko viņš vēlās izpildīt, ir tātad, jā, sasaukt zivi tādā daudzumā, lai šobrīd mēs ar Niku brauksim mājās reāli pamakšķerējuši tik, cik mēs gribējām. Tas, ko es jums vienmēr Facebookā saku, rakstu, kad reāli mēs ieguldam tajā ūdenī tik daudz to visu enerģiju tārpus naudiņu, ka mēs vēlamies ķert tik, cik mēs vēlamies. Nu, un apmēram šajā uzglabājumā tīkliņā ir priekš šodienas reāli saķerts tik, cik es vēlējos. Reāli mēs varējām vēl mierīgi ķert, viņi ķērās, bet mēs vienkārši brauksim mājās gulēt. 12 stundu sesija, normāla sesija. Tieši kā reiz, man liekas, es bez 10-9 sāku vai nu baroties, vai uzliku āķīti pirmo reizi. Tagad tā. Nu, skatīsimies, kas mums tur ir sanācis. Cerams, ka es viens vispār varēšu kaut ko pacelt. Tādi skaistuļi rekords pa vidam, jā? Nu, smuki, tumši, bronzinieki. Kā šitie te trāpie, es nezinu. Bet nu tā, redzam, jā, nu, vienkārši super copīti, super. Nu, tagad tā kaut kā. Tūlītās
Izvilks arī Niks savu uzglabājamo tīkliņu, kuram ir ļoti līdzīgs loms. Tā kā šodien... Skaits lielāks, bet izmērs, nu nav man tādas izmērs. Es nemācēju lielos šodien. Viņi tev bišķiņi pagāja garām. Jā, pagāja pie tā, kurš vairāk baroja. Krišjans citīgāk baroja un attiecīgi arī tādas ir zivtiņas. Labi, ielaižam viņus ūdenī. Jā, laidīsim ūdenī, parādīsim, ko Niks ir saķers, jo vēl ir jāuztais kādu skaistu bildīt. Varbūt arī kaut ko paņemsim mājās, neslēpsim. Mēs sportisti arī mēdzamies zivtiņas, vai ir iedos kāds pārīt čomam, lai uzkūpina un vienu iedod mums. Tā kā, jā, nemocīsim, jo viennozīmīgi daļu laidīsim vaļā. Svārs ļoti līdzīgs. No. Svars ir, bet izmērs man nav tik skaists, bet jā, kopumā ir super, ir ok. Ķērās super. Ķērām, kā Krišjāns teica, tik cik gribējām. Kaut kā tā. No, re, skaisti vannīta zivtiņā. Na, ir jau labi. Ai, kāds rekord viens vasties. Smukulīts. Nu, tādas atziņas vēl pēdējās par šodienu. Nu, lai varētu saķert tādas lomas, vajag kārtīgi pabarot. Ar barošanu vien nepietiks, vajadzīgi ļoti liela pacietība, lai viņi atnāktu. Man kādu diezgan ilgi, vairākas stundas, diezgan stundas neķērās vispār. Bet pēc tam pa kādam un no rīta puses super, vienkārši pavērās, viņš ļoti labi. Motils uz āķa ne līdz galam strādāja, bet es izbaroju kādu 600 gramu motiļa barībā. Nu, barībā es ļoti daudz ko izbaroju, bet tas bija motils, tā bija prosiņa, kas nostrādāja, un mūsu lipīgā foršā barībiņa, kas reāli noklājas uz grunts, un mēs viņu nekrāsojam. Kā jau es arī jums laikam otro gadu jau saku, uz lielajām zivīm es nekrāsoju vairāk melnā krāsā. Sportā, jā, parastajā copē viennozīmīgi nē. Un top ēsma, līdz kurai mēs nonācām, trietā, visi trietā, kas mēs te makšķerējām, mēs tā kā katrs apstiprinot otra iedomas, vai arī kas nostrādā, reāli nonācām līdz tam, kas strādā, mēs viņu iesaucām par slieku cilvēciņu. Tā kā šodien strādājas sliekas cilvēciņš, tas nozīmē, ka tās bija 4, 6 vai pat 8 slieku pusītes, vai pat 3 veselas tādas sliekas. Un reāli viņš uz to ķērās, kā uzliec balto, sīkie un tā tālāk. Tā kā visu to saliekot kopā, nonāk līdz tam, kad tu vari, tā kad viņš pienāk forši viņu paķert. Nu, un kā arī varēja redzēt, lomas, vienam loms ir, svars ir vienāds, bet vienam ir stipri lielāks zivs, vienam ir stipri mazāks zivs. Krišjāns deva drusciņu vairāk dzīvo komponentu. Es, kas iepriekš esmu postos rādījis, es liku ļoti daudz graudu mikses, liku kukurūzu, traperu graudu mikses, kas arī zivi piesaistīja, zivs ēda, bet attiecīgi izmērs ir savādāks. Un cilvēkiem, kas brauc, kas grib noķert to zivi un grib noķert daudz, ir pat neatkarīgi no tā, kas jums ir līdz, cik daudz ir sliekas graudu, vienalga, cik labas ir barības, jāgatavojās tam, ka naktī, vai nav būtiski naktī dienā, var būt tā, ka 3-4 stundas jūs barojat un nav nekā. Vispār. Tajā brīdī tur zivju nav. Viņa ir jāsagaida. Šobrīd mēs esam 12 stundas nomakšķerējuši. Mēs sagaidījām. Tā kā tā, 3 vārdos, zivis ir, zivis jāķer, braucam copēt vienmēr. Skatieties mūsu video, domāju, ka jums patiks, un tieši tā, braucam copēt vienmēr un visur, un tiekamies nākošajās epizodēs. Tieši tā, čau! Atā!